Sveicināti! Kādu laiku atpakaļ es biju uztaisījis video par to, kā es savam siltumsūknim nomainu izplešanās trauku. Es pieļauju, ka lielākā daļa jūs zinat, kas ir izplešanās trauks, tie, kas nezin, īsumā paskaidrošu. Tātad izplešanās trauks ir saistīts ar visu sistēmu, ar siltumnesēju, to, kas iet grīdās. Šim izplešanās traukam pa vidu ir membrāna. No vienas puses ir gaiss, no otras puses ir šis siltumnesējs. Šeit ir būtisks moments, kad šis siltumnesējs viņš mums sasilst un tad ik pa laikam atzīst. Tātad šķidrumam sasilstot, rodās sistēmā spiediens, ja sistēma ir noslēgta. Un, lai šo spiedienu uzturētu nosacīti vienādu, tāpēc ir vajadzīgs šis izplešanās trauks. Pretējā gadījumā sistēmā spiediens būs par lielu un sistēma var iziet no ierindas. Man šis izplešanās trauks izgāja no ierindas. Tas nozīmē, ka sistēmā nokļuva gaiss. Ja jūsu siltumnesēja sistēma ir saistīta ar ūdens maģistrāli, tad jūs to gaisu varēsiet vienkārši dabūt ārā un sistēma ir vienkāršāk atgaisot. Un arī spiedienu ieregulēt būs daudz vienkāršāk, ja jūsu siltumnesējs un siltumsūknis ir savienots kaut kādā veidā ar ūdens maģistrāli. Ūdens centrālā maģistrālē, piemēram, Rīgā, spiediens jau ir aptuveni 4 atmosfēras. Tas nozīmē, ka ieregulēt spiedienu siltumsūknim, siltumnesēja spiedienu ir diezgan vienkārši, jo siltumsūknim spiedienu vajadzētu kaut kur no 1 līdz 2 atmosfērām tajās robežās turēt. Ja kādam interesē, kā atgaisot un noregulēt spiedienu, ja ir iespējams pieslēgties pie centrāla ūdens vada, rakstiet komentāros, uztaisīšu jaunu video. Mans siltumsūknis nav savienots ar centrālu ūdens vadu, un sistēmā nav ūdens, bet speciālais šķidrums jeb siltumnesējs. Tāpēc turpmākajā video parādīšu, kā es to izdarīju, nepieslēdzoties pie centrālā ūdens vada. Lai dabūtu lieko gaisu ārā un paceltu tagad spiedienu sistēmā, nopirku tādu mazu sūknīti, vai 30 eiro. Tātad, redzam. Ieiet spainī, no spaiņa viņš velk ārā. Spainī man ir ieliets speciāls grīdām. Tātad, viņš ņem no spaiņa, iet augšā, tad viņš iet redz kur. Sistēmā aiziet augšā. Pēc tam viņš uztāja sapli un tad nāk atpakaļ. Te, grīdās iekšā. No grīdām nāk ārā. Nāk atpakaļ. Un spainī iekšā. Un tā paplis dabūšu gan gaisu ārā, gan arī tādā veidā pacelšu spiedienu. Viss ir gaužām vienkārši. Šādu sūkni saslēdzot, es mēģināju atgaisot tās cilpas, kas man bija vaļā, kuras es arī iepriekš biju aiztaisījis dažas ciedomāju, tad tās nevajag. Bet katru reizi man radās kaut kāda netīruma tajā sistēmā. Tad man bija situācija, kad līdz ar to, ka pacēlās spiediens, man pietrūkās siltumnesējs. Speciālais šķidrums, kurš nav tosols, bet kaut kas tieši siltajām grīdām, lai nesabojātu tur kaut kādas detaļas. Tāpēc nācās atsevišķi braukt un nopirkt to. Tam es redzēju, kad ir daudz visādi netīrumi. Es mēģināju katru cilpu atsevišķi tīrīt. Un kā jūs šeit redzat, veselu virkni visādi netīrumi man tur bija. Nezinu, no kurienes viņi tur ir radušies, kaut gan sistēma ir noslēgta, nekam tam līdzīgam nevajadzētu būt, bet bija. Tas nozīmē, ka kaut kad pienāks laiks, kad vajadzēs tīrīt siltumsūknim speciālo filtru. Kārtējā reize iztīrīt tagad visu. Un redzam, ka atkal ir tik daudz netīrumu. Un kurienes viņi tur ir radušies?
krāsa kaut kāda, kas metāls. Kaut kāds metāls it kā. Dievs viņa zina, kas tāds ir. Krāsa kaut kāda. Tas arī viss. Ceru, ka sapratāt manu vēstījumu un ceru, ka arī kādam tas viss noderēs. Visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Ātā!